Šajā grafikā jūs redzat, kuras valstis tur visvairāk bitcoinu, un Amerika šobrīd ir līderos ar nepilniem 200,000. Tie paši, kas uzlauza Bybitu, tiek ziņots, ka šodien esot uzlauzuši arī OKX biržu, un kaut kāds darbības tika iesaldētas. Vai tāds ir? Ierakst komentārā, ja tu izmanto OKX biržu. Michaels Saylors šodien iegādājās papildus 130 bitcoinus. Dienvidkorejas centrālā banka noraida ideju par bitcoin strateģisko rezervas izveidi. 19. martā gaidāms liels notikums un ekonomiskie dati Amerikā. Tad pirmā lieta ir procentu likme. Visticamāk, procentu likme netiks mazināta šajā reizē. Un pēc tam ir FOMC mītiņš, kur tad redzēsim, ko tad Pauels atkal mums sacīs. Pakistāna izveido Bitcoin un kriptovalūtas komiteju. Kirgistāna izlaiž ar zeltu nodrošināto stablecoinu. Pievienojās mums Kripto numur 1. Linku atradīs profila aprakstā.